Sveiciens, darbie skatītāji! Podcasts Maucam ir atkal ar jums. Epizode numur 18. Artūrs Virbuls, Toms Timoško un šoreiz mums viesos ir Magnus Eriņš. Sveicināti vīri, sveicināti Maucam skatītāji. Maucam, jā? Maucam, jā, precīzi. Ja nu kāds nezin, kas ir Magnus, es teiktu droši vien TV personība, nu jau un DJs un daudziem tomēr arī... Daudz sev atcerās, teiksim, tā no 5LV laikiem, vai ne? Tas bija tas tavs uzrāviens, vai ne? Tā var teikt, taisnība, jā, taisnība. Un tev patīk mašīnas, tāpēc arī mēs tev esam uzaicinājuši. Mašīnas, autosports, un par to arī parunāsim. Tas tiesa, man ir vairāk hobiji, un auto ir tādā vai citādākā veidā kaut kāda ikdienas dzīves sastāvdaļa, teiksim tā. Burvīgi. Sāksim. Mēs ar pirmo jautājumu, ko mēs vienmēr uzdodam. Kāds bija tavs pirmais auto? Tas, ko es pats nopirku, jā? Jā. X5. X5? Es iekāpu X5. E70, jā, ar to es sāku. Es diezgan vēlu nopirku savu pirmo mašīnu. Okay. Tas ir kad? Pirms 4 gadiem sanāk. Nepilniem 4 gadiem, jā. Aha. Es diezgan vēlu arī ieguvu vadītāju apliecību. Man bija tāda... Man bija sava izpratne par lietu kārtību pasaulē, un man likās, ja es agrākā vecumā, tur agrajos 20 vai 18 tik līdz ir iespēja, man liekas, pārāk traks džeks bija kaut kur galvā, un es priecājos, ka es tā kā to visu atliku. Man bija šoferi, man bija taksisti, man bija labākie draugi, kas man veda visu kaut kur tikai nevajadzēja. Un tad pienāca kaut kā 27, 28 gadi, tad es noliku tiesības. Un zini kā, un patiesībā man baigi paveicās, jo tajā laikā tieši sākās carsharings, respektīvi uz ielām sāk parādīties. Pirmie City bija Fiat, atcerieties tos Fiatiņus, manuālo kāru, pirmie carsharing. Un tad es sāku testēt, es domāju, Fiats, pastīsimies štādi, es gribu vai negribu. Un parādījās Kārguru, pēc tam parādījās vai ne Bolt un vispārējie, un viss autoparks, ko tu gribi vai ne, tu vari dabūt, izmēģināt, saprast, vai tas tev patīk. Lielākā daļa no tā mašīnā man īsti nepatika, un tad man nokrita no debesīm X5, es domāju, aiziet, let's go, šitais ir manējais, šis ir manējais. Normāls pirmais auto. Es teiktu, ka līdz šim tāds cienījamākais. Tur labi pieredzi var iegūt ar lietot BMW. Jā, tieši tā. Man vajag paveicies. Čāls, no kā es iegādājos, tad Toms, es iegādājos auto no viņš jūrnieks, un viņš diezgan ilgu laiku, kad bija Latvijā, tas auto stāvējis garažā, uzpasāts, kopts. Bet pirmā lieta, ko es izdarīju uzreiz, jauna ķēde, tur nav variantu. Nav variantu, jā. Un tad katru gadu pa brīdim kaut kāds adatīvais amīts aiziet pa pieskaru, stabilizators stienas, kaut ko bišķi sulo nedaudz. Klasiskās X5 padarīšanas, bet tā nevar sūdzēties, ļoti patīk. 4x4 džips, perfekti, patīk, ļoti patīk. Redz, tā tad nav pa vēlu iegūt autovadītāju apliecību nekad, principā? No, absolūti ne. Bet es reizēm aizdomājos, kā es dzīvoju, cik čakarīgāk bija plānot savu ikdienu, vienmēr kaut kāds ekstra cilvēks un laiks, un tas bija tā kā dārgāk vai lētāk, tā grūti izdomāt. Grūti saprast, droši vien, kad lētāk tas nav ar savu auto, var būt, jautājums no remontiem. Atkarīgs no ikdienas arī, un no remontiem. Jā. Un cik tā kāja smaga, Jā, ceļš pie mūsdienu cenām, degvielas, tas viss notaļ. Bet man ir prieks, ka Magnus ir atnācis, jo es varu izstāstīt, tu pieminēji 5 LV, un tā, tas dod 5 maratons. Jā. Tāds hardcore sekotājs. Es, principā, pielipu ekrānam. Super. Un tā, ka tu vēl tur biji, un tad, kad jums tās nakts mājas ir, tad es arī sēžu līdzi un skatos. Man vienkārši patīk kaut kur fonā iet. Tev nepatīk gulēt? man īstenībā gulēt patīk, bet ne pa nakti. Man pa dienu vairāk patīk. Bet, un tad tu to cilvēku tik daudz skaties, un tev liekas, ka tu viņu pazīsti. Jā, un vienreiz tu man atsameršana pretī. Es tas taču Magnus, čau, es jau veiktu gan izklāt, un tad klik, to viņš tevi nezina. Viņš nezina, ka tu eksistē. Un tajā brīdī es aizgāju garā vienkārši. Tev vajadzēja nāk klāt un teikt, hei, čau, kas bet notiek? tagad tu esi atnācis pie mums, tagad tas ir... Jā, kur mēs esam. Turpmāk lūdzu uz ielas, nāciet klāt, sveicinamies. Bet es pieņemu, ka tev ir bijuši tādas situācijas. Pie tevis pienāk cilvēks, kuru tu vispār nezini, bet viņš hei, čau. Jā, protams, tas, man liekas, tā ir pilnīgi normālā padarīšana, ja tu esi publiska persona un esi aizgājis to ceļu, ka tev seja parādās uz reklāmām vai kaut kur, es nezinu, publiskajā vidē. Tas, man liekas, ārkārtīgi jauki ir, kad cilvēki atceras, klausās, viņiem interesē, viņiem rūp, un, galvenais... Tas ir pozitīvi arī. Jo viss negatīvais ir tikai internetā. To mēs esam noteikti saskārušies. Arī lasot kaut kādus komentārus pie mūsu video un tam līdzīgi, ka... Ko jūs vispār saprotat no tām mašīnām? Bet mums ir pašā labi komentārs. Paldies. Jā, pārsvarā mums ir labi. Tā kā paldies skatītāji par to. Turpiniet komentēt. Rakstiet, ja jums kaut kas patīk vai nepatīk.
Jā, tas ir Bet jā, dzīvē parasti tikai cilvēki pozitīvi saka, nevis nāk klāt un tev. Tā kā, bet mēs neaicinām arī uz negatīvus, lai mums arī nenāk pēkšņi klāt dzīvē. Tā kā visam jābūt līdzsvarā. Ļoti labi. Nu labi, pēc šī pozitīvā sākuma sāksim ar autoindustrijas jaunumiem. Aiziet, kas jauns vīri? Kas jauns, principā pavisam gandrīz jauns, ir jaunais BMW i3, kurš ir pilnīgi citādāks nekā mēs viņu atceramies. i3 mēs atceramies tādu oliņa elektro, varētu teikt, kas ir pilna Rīga. Jā, bet tas bija viens no pirmajiem elektroautomobīļiem, kas kaut cik jēdzīgi aizgāja tādā masā. Jā. Viņš bija viens no pirmajiem labajiem. Viņš bija viens no pirmajiem labajiem. Kā mēs esam teikuši, viņš gāja pa priekšu laikam jau tad. Jo tagad viņš iznāca, cilvēki nesaprata, bet jaunais BMW i3 ir šāds, kas principā varētu teikt ir jaunā BMW 3. sērija, kuras iekšdedzes versijas vēl prezentēs, bet vizuāli plus mīnus uz šo pusi tas būs. BMW ir jau pateikuši, kurā brīdī viņi pārstāja iekšdedzes dzinējus, vai viņi nav pateikuši to? Nē, viņi ir pateikuši, ka tas īstenībā viens no BMW šobrīd finansiāliem veiksmes stāstiem salīdzinājumā ar pārējiem lieliem ražotājiem, ka viņi nekad nav pateikuši, ka mēs beigsim ražot iekšdedzi. Mēs turpināsim. Cik interesanti, vai ne? Tur ik pa brīdim parādās kaut kādas tur, Eiropā tajā gadā mēs visi būsim, vai ne, elektrotosteros un tā tālāk. Nu, draugi, mīļie, forši skaļi vārdi, bet es neesmu pārliecināts, ka vidējais, pirktspējīgais cilvēks arī, piemēram, šajā Eiropas daļā būs gatavs uzreiz iekāpt elektromašīnā. Tāpēc arī viņi ir to 2035 šobrīd pārcēluši vai aizlikuši kaut kur. Kalendārs ir pavirzījies uz priekšu. Jā, par labu mums noteikti. Benzīna galvām, jā. Kaut gan patiesībā man pavisam nesen bija, es tieši ar Matīs pirms kādu laiku runāju par to, ka es baigi gribētu Teslā iesaisties pirms šīs ziemas, tā kā es baigi priecājos. Viņš man atsūtīja piedāvājumu, es baigi priecājos, ka es nepaņēmu. Jo būtu bijis diezgan skārbi. Ja šī būtu tava pirmā elektroziema, tad es būtu ļoti nelaimīgs. Es jau tagad ar savu dīzeli biju pa brīdim nelaimīgs, būsters biju un viss pārējais. Bet ja tu izturētu šo ziemu, tad tas būtu tāds labs rūdījums un tad tev pārējais vairs nestrauc. Jā, tas ties. Jaunais i3. Šāds viņš izskatās, šāds no priekša, šāds no aizmugures. Smuks, ļoti skaists auto. Lūk, paldies, Magnus, ka tu man piekrīti, jo to man būs pretējs viedoklis. Viņš vēl nav apradis īsti ar šo. Bet labi izrunājam par dizainu, pēc tam vēl par tehniski, jo tehniski viņš ir ļoti labs. Pirmais, kas dizainā, viņi ir samazinājuši resti. Ja BMW pirms tam gāja uz plašāku un lielāku resti, tagad viņi ir laikam ļaunos internetu komentārus saklausījušies un to resti saspieduši. Zin kā, tas... Viņi mēģinājuši tā kā... nedaudz retro nedaudz dizainu, teiksim. Tās lampas, piemēram, tās bišķi mustāgi. Es nezinu, kaut kur man sit cauri, kaut kur tas purns nedaudz. Jā, varbūt tur ir pirmā īsumā daudz līdzību no priekša. Es esmu redzējis ļoti daudz salīdzinājums ar visdažādākajiem modeļiem. Īpaši tā, ka ir skats precīzi no priekša. Labi, es to parādīšu tev pa prieku, ko mums, starp citu, arī laba autopersonība Roberts Vītols šo bija ielicis savā storijā. Kad viņam atgādinot šo Lincoln MKZ. Tieši tā tas arī ir. Tas ir neizbēgami. Tu vairs nevari atredzēt šo, kad es vienreiz redzēju. Tikko sabojājāt. Diemžēl, jā. Tas nozīmē, Lincoln bija priekšā laikam 2012. gadā, kad šis auto tika saražots. Iespējams, ka arī labs automobils, nav nejausmas, bet man pat jāatzīst, diemžēl, ka ir zināma līdzība šajā stāstā. Bet jebkurā gadījumā man liekas, ka viņš vizuāli ir foršs, man patīk. Cik gara tā automašīna ir un cik plata? Es domāju, kaut kāda kā klasika 4,5, 4,6, 4,7, kaut kas tāds metros visdrīzākais. Kāpēc es to vaicāju? Jo gariem cilvēkiem, pie stūras ir forši sēdēt, bet aizmugurē, ja tur nav vietas, galīgi nav foršs. Man liekas, ka viņš vizuāli izstāsta šobrīd mazāks nekā viņš patiesībā ir. Jā, tāpēc, ka viņam ir diezgan... priekšā riteņam un aizmugurē riteņiem ir maz tā pārkare, un tāpēc tā mašīna izstāsta varbūt mazāka. Salons arī īstenībā ir diezgan, kā jau visiem jauniem, arī X3 ir šāds milzīgs tāds sagriezts bišķiņa ekrāns pa vidu. Vai tu, Artur, vari pietuvināt stūri? Es vienkārši Magnusam gribu uzprasīt, ko viņš domā par šo stūres dizainu, ka viņam tā kā ir tā un vēl tā, kā viņas nosauc. Wow, es to tagad tikko tā sapratu, ko tur to domā. Man patīk, tur daudz pogu, es skatos labajā pusē, vis kaut kādas funkcijas, kreisajā pusē es pieļauju, ka ir kaut kāds adaptīvā kruīza kontrole, vai kaut kas tam līdzīgs. Inčīgi, bet patiesībā no tāda
man liekas, ka ir diezgan forši, jo jebkurā brīdī tu vari pagriezt stūri no vienas, citādāk mēs apkārt, man liekas, ļoti pateicīgi varētu būt. Ne, es to augšējo, protams, staru nesaprotu līdz galam. Tas ir tas, ko Toms droši vien domā, kāpēc tur viņš ir nepieciešams. Kā saka, kaut kas citādāks. Jā, tur beidz. Tas nav kaut kas citādāks. Viņi tur vienkārši nevajag. Es nezinu. Es redzēju renderus, kā izstās bez tā stara. Izskatās dīvaini, jā. Ļoti labi izstās bez tā stara. Droši vien. Es piekrītu, ka viņš ir dīvains un iespējams nevajadzīgs, bet tas, kur turās īkšķi, pasties, cik tur varētu ērti būt īkšķis nolikt. Tas tā kāds, nezinu, lidmašīnas pilots kaut kāds zina, fighter jeti, kur tā likuma šauj. Es tagad teiktu tā, ka varbūt tur varam vilkt mazliet līdzību ar pirmo formulu šobrīd un Mario kartiem. Tur varētu mushroom mode būt podziņa. Varbūt, jā. Iespējams no turienes. Potenciāli, jā. Bet vispārīgi citādi smuki tie minimalisti, tie saloni ir, cik es saprotu, vismaz bildēs neesam vēl braukuši. Smuka baltais salons, tas arī stilīgi. Jā, droši vien 90% viņi beigās būs kā ierasts melni. Bet, jebkurā gadījumā, labs auto, tehniski, tāpat kā jaunajam X3, arī tā 800 voltu arhitektūra, ļoti advancēts tehnoloģisks automobīlis, 470 zirgi, tur 640 ņūtoni. Un, kas svarīgākais, pēc VLTP, tiem rādītājiem, ar vienu uzlādi var nobraukt 900 km. 900 km, jā, ar šo automobīli. Jā, Artur, ja BMW dealer žurnālistiem dotu mašīnas, mēs to varētu pārbaudīt. Mēs varētu notestēt šo, sveiciens. Es labprāt arī gribētu notestēt. Jā, mēs visi gribētu notestēt jaunos BMW. Daudzi gribētu notestēt. Es tiešām gribētu ar jauno X3 izbraukt, jo viņam ir... Mums viena trases diena, jā? Viņam ir... Tā X3 man pa šosei pietiktos, bet... Iesāksim ar šosei vienkārši. Iesāksim ar šosei kaut vai. Bet X3, jā, pa 100 km mazāk 800. Šis, protams, ir bišķiņš zemāks, vieglāks un attiecīgi noteikti, tāpēc tie 100 km nākuši klāt. Bet šis jau ir 900 km range. Tev vairs nevajag iekšdedz. Tur šajā brīdī beidzas tie argumenti, par ko lielākoties iekšdedz dzinēju fani saka, cik tur 500 km, 400 var nobraukt. 900 parādās jau kaut kur. Tas ir jau līdz Varšavai un aiz Varšavai līdz Poznaņai, principā mēs varam 900 ir baigi daudz. Es teiktu, jau tagad teiks, ka pa daudz? Nē, es neteikšu, ka pa daudz, bet manā skatījumā pie 400-500 jau ir tas, kad ir jau ok. Jā, bet ziemā tie 400-500 var pārvērsties pa mazāk, un tad tev sākās range anxiety. Volvo S90, kas varēja nobraukt 700, realitātē 400. Tas ir tas stāsts. Ar tiem 400 reāliem vai 500 man pilnībā pat pietiek. Jā, bet ja tu gribi aizbraukt tiešām kaut kādā ceļojumā, un tev vienkārši tad nav jādomā par to. Man šķiet, ka tu runā kā cilvēks, kurš mājās lādētu auto. Es nevaru, diemžēl, uzlādēt mājās, jo man tāda iespēja nav. Okay. Es gribētu, un es jau šodien brauktu ar elektroauto, ja es varētu tā darīt. Bet man liekas, šis tāds range iedod iespēju tam cilvēkam, kurš nevar mājās uzlādēt, atver bišķīt platāk tās durvis. Bet man ir grūti izdomāt scenāriju, ka cilvēks var nopirkt jaunu, tik dārgu mašīnu, un viņš nedzīvo vietā, kur viņš nevar uzlādēt. Klusajā centrā. Kur nav trīsfāžu elektrību un tur nevar izvilkt lādējumu staciju. Tur nevar. Tas, man liekas, ir lielākoties vairākiem īpašumiem, cik es esmu dzirdējis Rīgā, kur pagalmos būtu iespēja to izdarīt, bet vienkārši nav fiziski, jo nav infrastruktūras. Bet, ja mēs pieņemam, ka vidējais cilvēks nobrauc dienā 30 km, tad ātri matemātiski var izreikināt, pēc cik dienām viņam tā mašīna būtu jālādē. Tā kā, tas ir vienkārši var atļauties ļoti ilgu laiku viņi nelādēt. Tā kā tas ir bonus, jā. Ja tas ir liels bonus. Šo mašīnu, cik maksā šāds auto? Man nav precīzi cena, viņš tikko ir prezentēts, bet es domāju, ka ja X3 maksā 80, 90, kaut kas tāds. Tas varētu būt 60, 70? 70, 60, 70. I4 jauns maksā, man liekas, 60 ar astīti, man liekas, uz kādām akcijām vai kaut kas. Tad šis līdzīgi, droši vien līdzīgi. Gan jau, ka tās cenas kaut kad mums parādīsies. Bet jā, es domāju, ka forši auto BMW nevelti ir iedevuši to Neue klase nosaukumu, ka šī ir jauna ēra viņiem, un X3 jaunais ir forši, I3, es domāju, jaunais ir forši, un žurnālists atsauksmes no ārzemēm. Bet zikā, tagad X3, man liekas, tad X3 vienkārši cilvēkos nepirks, ja ir X3.
Paralēli, nolīdz līdzās. Mēs varam atvērt bildi arī X3 parādīt. Viņš ir redz crossovers. Viņš pirks, jebkurā gadījumā. Bet es domāju, arī I3 skaidrs ne tik lielos apjomos, bet ir sava niša un varbūt ne šeit, bet kaut kur tuvāk Rietuma Eiropai, kur cilvēkiem vēl patīk sedani un tādas lietas. Bet vizuāli man X3 patīk labāk, jo viņiem tā resti ir bišķiņi citādāk un vairāk. Tas tā kā taurinīts, vai ne? Jā, vairāk kā vecie BMW. Tev šķiet patīk labāk, ja? Jā, man šķiet patīk labāk. Tā kā, jebkurā gadījumā interesanti, ka BMW arī nepamet tomēr iekšdedz un jaunā 3. sērija arī tiks prezentēta kaut kad drīzumā. Kā es teicu, vizuāli būs 1:1 gandrīz un nonāks tirzniecībā šie abi kaut kur šogad beigās, nākamgad sākumā kaut kas. Ap to plus mīnus. Ziemassvētku, jā. Ziemassvētku dāvana kāda, jā. Tas labi pastrādājis. Zini, kā gads ir iesācies veiksmīgi, vēl priekšā, ko darboties, vai ne? Var paspēt. Var paspēt uzstrādāt, jā. Tieši tā. Tā kā tas ir I3, X3. Tālāk dodamies pie tēmas, kas man, ņemot vērā to, ka Tomam nepatīk jaunais I3 līdz galam. Es tev to pieminēšu vienkārši visu laiku. Paldies, Artur. Bet tev ir taisnība. Tad mēs parunāsim par mašīnām, kuras ir skaistas. Teiksim tā, skaistākie jaunie vai mazlietotie auto, ko var iegādāties mūsdienās. Un man ir kaut kādas, jūs varat padomāt, varbūt Tom, tev ir jau kaut kas prātā. Man principā bija tādas 3 ļoti dažādas mašīnas, kas man ienāca prātā. Par kādu budžetu mēs runājam ar to? Ne superkāru budžets. Tāds puslīdz... Līdz 100? Līdz 100, pieņemsim, jā. Jo virs 100 tu var ļoti daudz smukas mašīnas atrast. Līdz 100 nav tā, ka viņas būtu mētātos uz katra stūra. Cik vecas? Es teiktu, mēs varam... Pajaunas, pasvaigas. Mums principā ir 2 temati, ko es esmu ielicis. Viens ir pasvaigas un viens ir pēdējā 20 gadu vai 21. gadsimts, teiksim tā. Runājot par pasvaigām mašīnām, kuras var nopirkt, kuras beidzot atkal var nopirkt Alfa Romeo Giulia un Stelvio. Kimi Raikonens uzreiz prātā nāk. Jā. Viņš savulaik reklamēja. Viņš brauc Alfā. Tieši Giulia viņš reklamēja, es atceros. Giulia un Stelvio, tagad viņas ir garlaicīgās krāsās, bet dizainiski man ļoti patīk. Es nesen pirms pāris dienām vai pagājušajā neatceros, redzēju zilu Stelvio, jau facelift ar tiem 3 jau tādām riņķīšiem un pabrauc. Tu viņi pamani to mašīnu zilas. Viņi izstāsta labi, atšķirībā no, pelēku Q3. Tev vajadzētu vēl bildi ar sarkanu Giulia. Jā, es parādīšu skatītājiem, kā izstāsta sarkana Giulia, izstāsta perfekti. Tās 2 mašīnas, kas man uzreiz ienāca prātā un kuras pārtrauc ražot, bet atkal ražo. Tālāk. Man ļoti patīk jaunais Ford Mustang. Tūlīt tās atradīsim bildīti. Tagad tu saki jaunais Ford Mustang, es satrūkos, jo es laiku elektriski atceros. Mahē, tu domā. Viss kārtībā. Šis ir jaunais Mustang. Šis jau tajā Dark Horse, smukajā vēl versijā, bet arī GT versija izskatās ļoti labi. Te izsās... Ļoti skaists auto. Ļoti skaists auto. Un tad cerēt, ka viņš tūlīt pārtaisīs, transformēsies. Jā, viņš būtu vēl dzeltens, tur viss Bumblebee. Tas bija Camaro, starp citu, man liekas. Jā. Bet ļoti, ļoti skaists automobīls, tā kā viņš iznāca pirms pāris gadiem, 2-3, man liekas, vai pirms 2-3 apmēram. Likās nereāli forši. Likās vēl aizvien. Un, kas interesanti vispār, viņš jauns maksā 60,000 eiro. Latvijā jauns nopērkams. Kādiem dzinēji ir? 5-litrīgs V8 šim ir. Ar 5-litrīgu V8? GT 5-litrīgs V8 60,000 eiro. Man liekas good price, good deal. Jā. Un es neredzu iemeslu, kāpēc, lai nepirktu to mašīnu par 60,000 eiro. Ja es skatījies tādā pavasara trakumā Mustangu sludinājumus, es nekā nespēju skatīties tos sludinājumus, kas nav V8. Man tas 2-3 kaut kāds ekobūs, es vispār nesaprotu, kā Mustangā. Tas nav svarīgi. Es varētu tev pastāstīt, ja tu jau uz to mašīnu neskaties kā uz Mustangu. Kā tu neskaties uz Mustangu? Tas ir Mustangs. Nē, bet tu abstrahējies no tā nosaukuma, un tu vienkārši uztver to, kā turbo, benzīna, aizmugures piedziņas automobīli. Amerikāņu Nissan 200 SX tas varētu būt. Bet es gribu Mustangu ar tur. Jā, ja gribās Mustangu, tad nepērc ekobūstu. Bet ja tu gribi, teiksim, ātru un salīdzinoši relatīvi lētu pakaļpiedziņas nosacīt hot hatch varētu nosaukt, tas Focus RS dzinējs. Tad viņš ļoti lēts, jā. Redz, tu
Tu man izskaidroji, kāpēc tāda sludinājuma ir. Jā, nu, Teiksim tā. lūk, Okay, precīzi. Tas mums ir par Mustangiem. Un tad vēl viens tāds ikdienišķs auto, īstenībā, kas man liekas vizuāli diezgan smuks, ir Peugeot 508. Šitais ir PSE versijā vēl pie tam. Jā, Latvijā viena, man liekas, pārdevis maz. kaut kāds superhibrīds, jaudīgais. Jaunie Peugeot vispār liela daļa ir diezgan glīti. Magnus tās šaubīgi skatās šobrīd šo Peugeot. Man tēvam ir 5008, man šķiet. Tas nav tik smuks kā šis. Tas ir augstāks jā. tā kā jau tas ir crossovers džipērīgais. Jā, man nepatīk salons. Mazā stūrī. Mazā stūrītē. Man nepatīk, tāpēc, ka es arī tajās pašās īres mašīnās ar kaut kādiem Peugeot tur mazajiem 300, 200 vienalga. Tu saregulē to stūri, regulē kādu gribi. Vai viņi tev ir riktīgi te pie ceļiem jau, lai to spīdometru varētu redzēt, vai viņš tev tieši ir priekšā. Un man tas šausmas. Bet tas Magnus pārstāj garauguma cilvēkiem. Jā, tā ir problēma. Man nekad viņa nav bijusi. Bet tikko, kā es runāju, kas ir tur garāks, es esmu bieži dzirdējis to, diemžēl. Tad problēmas ir ar Peugeot un Dacijām. Gariem cilvēkiem. To mēs noskaidrosim. Jā, tā sanāk. Bet tā jau viss ir kārtībā. Francūži māka to mašīnu uztaisīt, jo ilgus gadus tomēr ir iekšā autoindustrijā. Aizmugurs arī smuks. Šis atgādina Audi krāsu līdzīgi kā... Jā, ir nedaudz tas virziens. Šīs tādas mūsdienu mašīnas, kas man nāk prātā, Tom, kāda versija tev vēl? Labi, tas varbūt ir bišķiņ ārpus mūsu budžeta, bet mazliet jau var nopirkt Audi RS6 jaunais. Tas, man liekas, ir superīgs dizains. Un īstenībā man nāk prātā arī, piemēram, S7 Audi. Un īstenībā es tā saprotu, ka Audi... A7 kopumā, S7, jā. Viņi tiešām kaut kas tur ir. Es, diemžēl, to par BMW to pašu nevaru teikt, un par Mercedes kaut kādā ziņā arī ne. Bet kaut kā Audi ir īpaši tās sporta divīzijas mašīnas, un viņas tas RS6 tik brutāli izskatās. Arī jaunais tiešām... RS5, kas, protams, atkal cena ir citā stratosfērā. Bet jā, man jāpiekrīt, ka, lai arī es arī hardcore bembists bijis diezgan daļu savus mūžu, tad Audi kaut ko labi izdarījuši pēdējā 10 gadē. Protams, un Giulia arī bija manā sarakstā. Jā. Tā kā sarkana Giulia, tā ir pilnīgi noteikti. Ko es vēl varētu pieminēt, tas gan pat vairs nav īsti jauns auto. Man liekas, ka vairs jau universāls gan neržo, bet Volvo V60. Ja tu dabū airlinā ar sarkanā krāsā un bišķi nosēdini, viņš izstās bombīgi patiesībā sakot. Tas varbūt ir dīvaini, ka es to saku, ka Volvo izstās forši, bet tiešām izskatās. Centos saprast, kurš modelis tas ir, saprat, kurš tas ir. Pēdējā paudziņš 10 gadus vienāds izstās, bet tas tāds slīpers ir, es esmu kādās arī vai tuning šovs, vai kur redzējis, tiešām. Tev pat nevajag neko daudz mainīt, viņš jau no rūpnīcas ir tiešām smuks. Jā, kaut kādā, kas viņš tur skaities, Airlines, jā? Ne? Jā, Airline, un tieši sarkano krāsu vajag. Okay. Es nezinu, varbūt man tā sarkanā krāsa cepī, bet... Sarkanas mašīnas smuks. Jā, par jaunām vai pat pēdējos 20 gados, Magnus, kādas tev, kas tev liekas skaista mašīna? Līdz 100K, jā, mēs runājam. Līdz 100,000, jā. Es biju pagatavojos, es biju teātliku šādas tādas automobīļus, kas man pēc, lai varētu ar jums bišķīt paspriedlēt, man Cayennes patīk arī. Tas būtu, droši vien sakot, no otrās paudzes? Jā, noteikti, jo tur varētu būt cenu problēmas kaut kur. Tas ir interesanti. Lietots viņus var atrast pa saprātīgiem arī cipariem. M4. Tas ir lielajām nāsīm vai iepriekšējais? Ar lielajām nāsīm. Lielajām nāsīm. Okay, tas ir drosmīgs gājiens. Tas varētu būt interesanti. Arī, es domāju, pie 100. Jā, varētu ierakstīties. E-klases, Mercedes E-klases man šķiet arī diezgan tāds... E-klases Mercedes ir smuka. Smuki, un man šķiet arī ļoti tādi, tā ir elegants, bet tu pārāk nelec ārā. Jā, tādā ikdienas braucienā, man liekas, tur arī tā mums ļoti mīļā, vācu piegājiens automobīļiem, kā viņi to stājas un tā tālāk. Nav tik liels fleks kā S-klase, bet E-klase, man liekas, varētu arī būt tāds diezgan... E-klase, man liekas, ka Latvijā varbūt pat ir nedaudz underrated, kad visi grib esku, jo tas ir tas lielais status simbols, tā E-klase, viņi ir, lietoto tirgu tur pa 30% lētāk, bet es nedomāju, ka viņi ir tādā ikdienas... Viņi nav pa 30% nērtāk, es domāju. Tā tas ir. Ir sevišķi tā E-klase, kas bija tagad nevis pati jaunākā, bet paudze iepriekš, man liekas, ļoti smuki nostrādāts automobīls, un viņas var dabūt jau arī par zem 20. Ļoti normāliem cipariem.
Tā ir laba ideja. E-klasa ir tomēr tāda arī leģenda klasika. Jā. Gana konservatīvs auto tajā pat laikā. Tas, es saku, viņš elegants, labi izskatās. Es pieļauju, ka braukt ar tādu arī ir diezgan forši, ērti un patīkami. Un tas tāds, mašīna, ar kuru tu brauks uz veikalu, mašīna, ar kuru tu brauks uz ofisu, varbūt arī iebrauksim mežā, tur, kur nav pārāk daudz pauguru vai arī pilnpilsnieki. Jā. Vēl F-types, Artur, noteikti. Jā. Jaguars F-types. Es biju par to iedomājies, es par viņu vienkārši tik daudz jau runāju, ka man negribējās viņu atkal pieminēt, bet... Un zin, par ko man vēl mēs runājuši, par mazu 3 un mazu 6, bet es šodien abus redzēju un abus sarkanus un smuki. Ir smuki, jā. Tas tāds klasiks, ko mēs pieminam, liekas, reizes 5 jau vismaz. Bet... Vēl viens ļoti skaists auto, kas iekļaujās simtniekā, ir Lotus Emīra. Es viņu redzēju pirms pāris gadiem Vācijā dzīvē, un viņš ir tik smuks, mazs sportā. Un es stāvēju toreiz kāds 10 minūtes apmēram vienkārši pie tās mašīnas un tā. Jā, žēl, ka viņiem nekrītās cenas un nekritīsies. Nē, tas ir labi, ka nekrīt cenas. Tas nozīmē, ka cilvēki... Priekš Artur tas ir slikti. Priekš manis tas ir ļoti slikti, jo tas pats, ka mēs jau esam miljonus reizes pieminējuši Alpīna A110, viņam arī nekrītās cenas. Jā. Šī tāds mazs, foršs, nimble sportskārs. Labi, kur tu tādu liktu un kur tu brauktu ar tādu? Es brauktu viņu ikdienā, viņš ir pietiekami komfortabls. Ja? Man nav daudz mantas, ko man vajadzētu vadāt riņķī. Es ļoti reti braucu vairāk kā 2 mašīnā un, man viņš pildīt funkciju. Zini, kā es vienmēr, tā kā es runāju, iedomājos par šādām mašīnām, jā, bet ja tev vajadzēs kaut kur vest 4 cilvēkus vai tam līdzīgi. Paņems taksi? Jā, vai vienkārši es uzzināšu kādam čomam, kam ir mašīna 4, viņš labprāt paņems no manām rokām Lotus Emīru un ar viņu pabraukās kādu dienu vai weekendu. Tā kā vispār nekāda problēma nebūtu ar... Kā liekas, cik kaskošs tādam ir? Cik liels varētu būt kaskošs šādam auto? Es domāju, ka mazāk nekā kaut kādam jaunam X5 vai X6, tāpēc, ka tos... Kādu interesē varbūt nozagt kādreiz, bet šo neviens tev... Jā, bet ja tu viņu sabojāsi, tur atkal... Jā, bet par to mēs nedomājam. Par kasko mēs nedomājam. Šodien ir zoni par skaistu. Jā, mēs tikai no tāda pieeja. Ok, sorry, piedodiet. Es jūs te mēģināju novirzīt. Lotus Emīra ir... Neiesim praktiskajā ritē. Jā, mēs esam ļoti nepraktisks podcasts. Šausmīgi nepraktiski. Mēs iepriekšējā epizodē veltījām šausmīgi praktiskām mašīnām. Mēs pat tikām uz Audi A2. Tā kā šoreiz ļausimies pabaudīt kaut ko. Skaisti, ļoti labi. Vēl viens auto ātri, kas man no meršiem pēdējā 20 gadē patīk, ir C63 AMG. Jā. Pirms viņi kļuva visi tādi nopaļot merši, šis bija tāds viens no pēdējiem kantēnajiem. Ļoti skaists automobīls. Šis tiešām ir skaists auto. Arī viens no tādiem auto, ko labprāt kādreiz šim dizains ir izdevies. Bet patiesībā es par šo tematu vakar domāju, sēdēju, un man bija diezgan grūti izdomāt tādas mašīnas, kas, šis ir, virs 100,000, jā. Virs 100,000 drīzī. Tur jebkur Ferrari, Lambo bez mazai. Jā, tur lielais, vai piemēram 60, 80 gadi, tur arī daudz ko. Bet tas, kas ir noticis pēdējos 20 gados, tur jāpadomā. Jo skaistai mašīnai jābūt tā, tur apsēdies uz kreisliņu, noliec galdiņu, paņem dzērienu un skaties tā mašīnu baudi. Un nav daudz tādu mašīnas, ko tā ritīgi ilgi gribētu skatīties un baudīt. Vai tas, ka tu izkāpjot ārā, ejot prom no viņas stāvēt, atskaties, jā? Pieņemsim. Ja tu neatskaties, tad tādu mašīnu tā nevajag ar to. Es uz M235 neatskatījos. Nulle emocijas. Tāpēc viņi pārdeva. Uz Evo es atskatījos katru reizi ejot prom. Tā ir atšķirība. Tā kā pērciet mašīnas, uz kuru gribiet atskatīties. Precīzi. Mašīna. Tu atskaties uz... Katru reizi, kad es noparkoju savu X5, es atskatos, es neesmu tīsli noparkojies. Labi, bet tu atskaties. Nē, es atskatos. Patiesībā, tā kā es tikko biju iegādājies no mašīnu, es domāju, smuka M-paka, rītīgi labi izskatās. Un tad F15 jau bija parādījušies jau vairāk, vai ne? Un tad pēc tam jau nākamie X5, vai ne? Un tagad es tā ik pa brīdim tā ieraugu kaut kādu arī E70 uz ceļu tāds, Vecais vēl, jā. Vēl. Ar veco labo motoru, zini, tie. Jā, un tagad es atskatoties, skatos, jāizpulē lampiņas aiz mugurē, viena sarkanāk tur tas ir neizbēgami. Jā. Zini kā, atskatoties, galvenais, lai pozitīvas emocijas joprojām saglabājas, nevis tāds, tā kā tu teici, ja tu neatskaties uz mašīnu, tad tas ir tikai pārvietošanās līdzeklis. Un man šķiet, ka tā kā ir tie cilvēki, kur saka, mašīna tas ir, lai tu nokļūtu no punkta A uz punktu B un
Draugi, man liekas, ka tā nav. Man liekas, ka tas tomēr ir kaut kas vairāk. Man, piemēram, X5 vai ne tas 70, kurā es sēžu, man tas ir ērtākais beņķis, kurā es sēžu. Man pat office beņķis nav tik ērts kā tās. Tas jau ir vairāk kā tikai nokļūt no punkta A uz punktu B. Skaņas sistēma, vai ne? Kā tu esi visu sapucējis, visu iztīrījis. Nu. Kā ieskanās check engine lampiņa. Es tieši gribēju teikt, ka Es redzu sāpes. Jūs taču mājās arī nepērkat lētāko dīvānu vai lētāko krāsu tikai tāpēc, ka viņš pilda funkciju. Jūs tomēr lētāko televīziju. Tas ir funkcija nodrošina, jā, ok. Bet... Cilvēks, kuriem pa laukiem ir jābraukā patiešām pat tur, es nezinu, lauksaimniecībā vai kā citādāk. Pēc liela pick-up, tas pilda funkciju, bet pat arī tas ir smuks un uz to var atskatīties, vai nepatīk. Kādu rāmu nopirkt lielo. Jā, Dodge tādu pamatīgi, vai ne? Skaisti. Protams, ka vajadzības ir dažādas. Mēs nenoniecam parastas mašīnas. Mēs vienkārši sakām, ka ir iespēja nopirkt arī. Šis tomēr ir maucam podkāsts. Jā, mēs maucam ar labām mašīnām. Par labām mašīnām runājot, vēl viens jaunums, kas nesen parādījās ziņās, jaunā Mazda MX-5 solās svērdzam 1 tonnas. Kas ir pat mazāk nekā esošā, pat pāris 10 kilogramiem. Tas bīstam. Var aizlidot par vieglu. Jā, var vējš aizpūst. Bet, klīd vienkārši baumas, ka integrēs kaut kādu hibrīdu, kaut ko, tur tā pēc mūsdienu tendencēm, bet tas tika atmests un Mazdas, pareizi pateikšu, uzvārdu ne, bet pārdošanas un mārketinga vadītājs teica, kad būs bez hibrīdiem, parasti iekšdedz zinējis, droši vien tie Sky Active kaut kas, kas viņiem tur ir atbildīs jaunajām eiro normām, viss būs labi. Un tā kā nevar sagaidīt, tāpēc, kad iepriekšējā paudze, jau man nelikās, ka daudz, bet 10 gadus jau to jaunāko paudzi ražo. Viņi vēl aizvien izstāsta pēc jaunas mašīnas. Joprojām. Es tā kā šo es nesaprotu, ka tu vari uztaisīt dizainu, jo ir mašīnas, kas noveco bieži vien 3 gados, tev obligāti jātaisa facelifts, lai viņu kaut nedaudz atdzīvināt. Un tad ir, kas iznāk jau novecojusi, arī jauna. Bet, piemēram, Hyundai ir atsevišķs temats. Bet kur tas ir? Man viens. Jā, Volvo, manuprāt, ļoti laikmetīgs dizains. Arī, jā. Jo pieņemsim XC9, viņi ražo, man liekas, 15 gadus, 10 gadus, jā. Viņš joprojām izstāsta diezgan labi un jauni. Tā kā MX-5, drīzumā tas nozīmē, ka tuvākajos gados būs jauna paudze. Un par MX-5 es gribēju bišķiņu pieminēt, jo mēs viņu esam bišķiņu vēl atstājuši novārtā šajā podkāstā, jo ļoti laba mašīna. Jo viņu ir kopumā no 89. gada pārdot vairāk nekā 1 miljonu eksemplārā, padarot to par vispārdotāko divvietīgo kabrioletu vēsturē. Bet tas ir daudz, ja man vairāk tas ir divvietīgs. Ļoti nepraktisks auto. 1 miljons pasaulē cilvēku ir. Tas uzreiz ir fanu klubs, tiklīdz tev ir Miata, tu esi iekšā tā kā sektā. Tu esi netiec ārā. Tu nevar vairs. Es dažus džekus pazīstu, kam Miatas ir. Viņi baigi laimīgi, viņiem viss ir kārtībā. Jo man liekas, ka Latvijā cilvēkiem vajag kaut kādu lielu BMW vai kaut ko. Tas nav par tevi, Magnus. Sveiki. Šeit mēs esam. Bet tās mazās mazdiņas ir tās tūmas jau kaut kur ir Nē, tev tas ir darba auto, zikāri. Tā ir. Bet tās mazdiņas, man liekas, ka cilvēki, kas brauc ar to MX-5, viņiem nevienam nekas nav jāpierāda. Nav tā, ka viņam tur uz ielas būtu. Tas nav show-off kāds. Jā, tas nav show-off. Viņš brauc ar to, tāpēc, ka viņi ir forši vadās un tam līdzīgi. Es pieļauju, ka trasē arī ar tādu ļoti interesantu. Jā, noteikti. Jo ir kaut kāda MX-5 kausa pasaulē. Redzēt, kā viņi tur cīnās savā starpā crazy. Bet, ko es gribēju pateikt? Gribēju pateikt, ka es nekad nebiju braucis ar MX-5 un es speciāli paņēmu pirms nedēļas no viena drauga draudzenes MX-5, kurai ir tikko atziemots atpakaļ no ziemas miega. Tas ir pirmās paudzes? Otrās paudzes. NB sanāk ar 1.6 dzinēju. Viņam nāk arī divlitrīgais, bet šis bija 1.6. Pirmais, protams, bija bišķiņ tomēr klaustrofobija iekāpjot. Tu esi pieredzis tomēr pēc kaut kāda plašuma mašīnā ielocies viņā, bet tad, kad tu to beņķi atbīdi, saregulēt, stūri neregulējās. Es gaidīju, ka viņi reiz paregulēt, neregulējās. Okay. Bet teklīdz tu pierodi, tu saproti, ka ir diezgan forši, ka tu tādā čisti kartingā sēdi. Viņai vēl tur kaut kāda sporta izplūde bija, tas tā tur skanēja. Es sen arī nebija braucis ar skaļām mašīnām. Saka, man likās bišķiņ antisociāli. Tas viss neiekļaujot. Bet tiklīdz pierodi, tad ir forši. Un vēl kas ir forši, ir tomēr mazjaudīga mašīna, ka tu vari izgriezt robus līdz galam un tev neatņem tiesības vēl. Jā, tu vari izklaidēties, pilnu odometru izmantot, saglabājot tiesības. Tas ir labs arguments īstenībā.
pabrauc pa pāris vieduktiem, nu nereāli labi, nu vieduktu karalis, principā tā mašīna ir. Un, tiešām bija fun. Paldies, sveicien Anijai par šo iespēju. Tā kā... Tu esi braucis Magnus? Ar Mijatu? Nē. Gribētu, tu esi tāda gara auguma, es nezinu, vai tu vari ielīst. Es tur varētu ielīst iekšā, kāpēc ne? Es gribētu pamēģināt noteikti. Es iesaku. Tu esi braucis to? Anī var sarunāt. Iepazīšanās. Podcasts valsts, paldies. Nē, sarunāsim gan jau. Bet... Tom, tu esi neizbraucis, ja? Nē, es neizbraucu nevienā paudzē. Kāpēc tev nav sanācis pabraukt ar šito? Tev nebija demo mašīnas? Es nokavēju varbūt to brīdi, kad bija demo mašīna, vai arī man neviens nepiedāvāja tikai 2 varianti parasti dzīvē. Bet es tikai no atsauksmēm dzirdēju, ka viņa ir tiešām laba. Jo kas man patīk tādas mašīnas, kas nav tāds show-off. Ja, piemēram, tā, man bija M2, tas īsti nav show-off, jo show-off, tas ir M3. Sāks no M4, jā. Tas visiem uzreiz ir skaidrs, kas tas ir. Bet labi, M2 arī ir tāds sprigants rupucīts. Jā, bet viņš ir tiem, kas to zina, un tiem, kas to nepazīst, tā mašīna varbūt neko neizsaka. Un MX5, es domāju, līdzīgi. Kas Mazda, forši. Bet īstenībā viņi pat nezina, cik viņi forši brauc. Tas man mašīnās patīk. Un par to, cik nepopulāri ir Mazda MX5 Latvijā, es paskatījos pārdošanas rādītājus. Tātad, kā jums liekas, kopš 2002. gada, cik daudz ir pārdotas Latvijā jaunas MX5? Es varu pateikt priekšā, ka, man liekas, Oktāvijas bija 10,000. Nu, tā tīri. Salīdzinājumam, jā? Jā, lai jūs jau kādu nelielu saprast. Nu, maz. 32 jaunas Mazda MX5 ir 20 gados, 20 pārējā, 25 gados. Es cerēju, ka viņš kaut kur eksportēja, varbūt projām. Bet... Salīdzinājumam, Porsche 911, 290. Ak, tu dieviņ. Labi. Žēl īstenībā. Vai ne? Žēl, nepelnīti. Bet lietotas ir ievests vismaz 175, tas vismaz pozitīvi ir. Tikpat, cik BMW Z4, kas ir interesanti. Kas mums aiz muguras? Šitā, ne? Nu, visi Z4 bijuši, jā. Tā kā tas ir interesanti. Un jā, jaunā paudze, redzēsim, kad viņi būs, kad viņi nāks. Esošais, starp citu, visi vienmēr sūdzējās, kad lēnas, ja tās Mazda MX5. Esošajā paudzē ir divtrīgs dzinējs 184 zirgiem, kas 0 līdz 106,5 sekundēs, kas nav lēni. Tas ir pilnīgi pietiekami. Labs rādītājs. Tā kā, tas arī ir mīts, starp citu. Ja mēs runājam pagājušajā epizodē par mītiem, šis ir mīts, ka MX5 ir lēna, jaunā nav lēna. Tikai neviens to neuzzinās. Jo neviens nebūs nopircis. Aiziet tālāk uz lokālu Latvijā, kur mums tēma ir par to, Magnus, par tavu auto pieredzi, bet tev ir X5 šobrīd. Jā. Par ko tu esi domājis, varbūt, vai ko tu esi braucis, kas tev patīk, kas tev liekas, kas tev varētu nākotnē būt? Es aizvadīju, tas bija 2024. gadā. 2024. gada novembrī, braucot no Rīgas uz Koknesi, tur, kur man lauka, vai vieta, kur es uzaugu, pa Koknesi Stīnūžu šoseju, pirms avārijas brigādes, apmēram tur, man sanāca viens stirnu notriekt. Es apdzinu automobīlu, atgriezos atpakaļ savā joslā, un tieši tajā brīdī stirna izlaica aizpēc. Nebija nekāda vispār varianta. Un tā man paveicās to, ka tā stirna pieliec galvu uz leju. Man bija split second, pavisam mazs mirklīts, lai darītu kaut ko. Un viss, ko es izdarīju, patojos tuvāk, asas līnijai, piespied gāzes pedāli vēl vairāk, un redzēju, man priekšā vēl tur ir mašīna, bet viss ir kaut cik droši. Es ceru, ka sabraukšu to dzīvnieku. Bet stirna pielaid galvu maksimāli zem, un es viņu parāvu zem riteņu un gar slieksni un izmet ārā. Un uzreiz nobraucu malā, apstājos, zvanīju policijai, izstāstīju visu, kas ir noticis un tā. Un izkāpu ārā paskatīties, kāda sūdi. Principā nekas. Principā nekas. Bišķi, tur bija nedaudz apskrāpēts, varēja redzēt, kur nedaudz tur laka ir atsist, kaut kas ar man liekas, ka man būs viss bloks jāmaina, visa lampa, viss kopā, bet beigās tur bija tikai kaut kas izsities un to ieskūvēja apakaļ, un beigās viss bija baigi labi, bet tad es padomāju par to, kas būtu bijis, ja tādajā situācijā būtu bijis ar zemu sedanu, piemēram, vai tādu, piemēram, MX5. Es negribētu vispār tur atrasties ar MX5 nekādā gadījumā. Bet tas bija brīdis savā dzīvē, kurā es pieņēmu lēmumu, ka es braukšu tikai ar džipiem. Viss man kaut kā liekas, mans primārais autobus džips. Liels 4x4 Kur tev ir džips. kaut kur jābrauc ārpus Rīgas vēl kaut kur vai arī tāds? pa to pašu pilsētu. Zini kā,
Manā ģimenē automašīnas vienmēr ir bijušas lieta, kas iet caurē. Mans tēvs brauc ar smagajiem auto, visu kaut kur arī bērnībā. Un tagad vēl brāča karjera ar fūrēm braukā un tā. Un tad daudz sanāk no viņiem dzirdēt to, ko viņi redz uz ikdienā uz ceļiem, kas notiek. Un no tās visas informācijas saliekot visu kopā, man tikai nostiprinās tā doma par to, ka labāk es esmu lielā drošā mašīnā un Tad jā, kaut kas man uzskries virsū, un es zinu, ka man visticamāk nekādas baigās traumas nebūs. Bet tas nenozīmē, ka es neadekvāti vai neatbildīgi braukšanai. Man būs jābūt vēl 2 reizes uzmanīgākam, jo es zinu, cik mana mašīna sver. Jā. Un tajā brīdī, kad tu pieņem... viens no retajiem GP īpašniekiem, kas to apzinās. Tad es iestājos autoskolā, bet šito es teicu gandrīz visur, kur es esmu runājis par mācībām vai par auto, ka man instruktors uzreiz pateica, ka brauc ar potenciāli slepkavības ierodas. Tā kā viņi patur to prātā, netaisa sūdzes uz ceļu. Ja viņš tev būtu to stāstījis 20 gados, tu to palaist grausīgi. Tas ko tu runā, vecais. Bet jā, tāda joks pie malas noliekot, protams, jābūt ir baigi adekvātam, baigi ir jāpiedomā. Nedrīkst autopilotēties. Autopilots tāpēc ir izdomāts un nav atļauts vēl Eiropā, bet saprotiet, tur viss var mainīties katrā sekundē. Tur var būt situācijas. Es cenšos pēdējā laikā tiešām, ja man bija, protams, kā jau ikvienam braucējam, vai ne, tu tiec pie savu auto, tev tur tās tiesības, tad tu paspied, tad tu paskrien kaut kur. Bet es nonācu pie secinājuma, ka nav jēgas nekur skriet. It sevišķi pilsētā, ārpus pilsētas, tur es iegūšu pāris minūtes, vai tas ir kaut kas. Es labāk noklausos vēl vienu dziesmu savā braucot. Podcastu paklausies. Jā, Maucam, piemēram. Jā, es tam citu tā esmu arī darījis. Braucot pie stūras, jūs klausīties arī diezgan interesanti patiesībā. Tad tāda sajūta, ka es neesmu viens. Bet jā, tas tā ir. Bet ja man vajadzētu otru auto, tas jau kļūst interesanti. Okay. Es domāju patiesībā par... Atkal nedaudz tādā savu līdzīgu interešu cilvēku vadīt no tādas perspektīvas. Es gribētu sev Eldorado. Es gribētu sev Eldorado, un es gribētu 2 reizes gadā aizbraukt uz to Amerikas auto sanāksmi. Tāpat Latvijā vai izbraukt kaut kad vairāk. Igaunijā tur labi esot, man liekas. Jā, man liekas, tas arī tāds interesants. Ok, tu noliec kaut kādu savu kāpostu un tā tālāk, bet tā ir interesanta biļete pie galda, pie kura tu citādāk nevarētu apsēsties. Es uz to tā savukārt skatos. Un tad es gribētu sev tādu lielu 6-litrīgu motoru. 6 metrus garu. Jā, milzeni tā, kur vai ne, tu iegāzi tur, tur to degvielu un izbrauc, pāris tos kilometrus bāki tukši priecājies par to aromātu, par to visu veco. Tagad tev Magnus ir, lūdzu zvani man. Jā, obligāti. Man ļoti patīk. Obligāti. Mums ir liels veco amerikāņu autofans. Jā, es esmu tiešām, jā. Tā kā labi, jānovēl, lai sapnis piepildās. Paldies, es ļoti ceru, ka man izdosies. Es ļoti ceru kaut kad būs tāda iespēja, jā. Atbraukšu pie jums ciemos. Burvīgi, to noteikti sarunāsim. Atbraukšu ciemos. Bet tagad, cik es esmu dzirdējis, stilīgās jaunās skaitās tādas mašīnas, tā kā 2028. gada stilīgie, tādi varbūt otrie auto, lietotie auto, 2000. gadu Ferrari. Viņi ir savā zemākajā cenas punktā. Jā, bet tāpat tas nav zems. Tas nav zems. Tas nav zems, jā. Bet tie skatās tādi riktīgi stilīgie. Jā, riktīgi stilīgie puišiem un dāmām. Jā, diemžēl tiešām tur arī tās cenas nekrītās. Tāds Ferrari 360 tāpat viņš maksā 50-60 tūkstošus eiro. Un, lai gan liekas vizuāli, ka viņš tomēr vecs jau un viss tur un tā. Bet, kā nekrīt. Ferrari palika Ferrari. Ferrari palika Ferrari. Ir kaut kādi pavisam lētie, kaut kādi, man liekas, 80 gadu nemīlētie vai 90 sākuma modeļi. Tas gadu nemīlētie. Bet tie maksā tur pa 30 var kaut ko atrast, bet tādā tur arī. Pirmkārt, viņš brauksies sūdīgi un tu tādā negribētu sēdēt. Īsti nav Ferrari tāds, vai ne? Tīpa ir, tīpa nav, tur 4 cilindri šlašina. Bet... neko, bet īstenībā runājot par hobiju mašīnām, mums nākamais ir tirgus izaicinājums, kā jau ierasts. Un, tur mēs tieši atradām tēmu, ņemot vērā, ka vasara ir klāta pa lielam, strauji tuvojās. Tad stilīgs auto vasarai līdz 7,000 eiro, kas tāds normāls, saprātīgi cilvēka budžets, ko viņš varētu pat atvēlēt tādam otrajam auto. Un... mums ar Tomu ir kaut kāds... Es redzu, ka Magnus ir aizpeldējis. Es sāku uzreiz domāt, man uzreiz iet tagad viss saraksts mobilē, ko es esmu skatījies. Tu droši var pakalkulēt, kamēr mēs parādām savus. Jā.
Varbūt mums sakritīs. Es sākšu ar Tomu, tāpēc, ka mēs tikko runājam par amerikāņu mašīnām, un Toms ir atradis, man liekas, ka lētāko versiju, kā piesaisties pie amerikāņu puiku galda, Cadillac Seville ar V8 par 4750 eiro. Jā, šoreiz es neņēmu neko šausmīgi vecu, jo tur vajadzētu lielāku budžetu. Cik mums bija budžets? 7. Jā, okay, tad es 7K. ļoti droši iekļaujos, lai arī degvielai vēl sanāk. Jo es paklausījos YouTube, kā šis dzinējs skan. Northstar V8, man liekas. Jā. Un viņš ir vēl, salīdzinot ar tiem vecajiem, vēl daudz maz uzticams, tā ka tu varētu kaut kur vēl varbūt kādu ilgāku laiku pabraukt. Es jāsaka, nekad neesmu braucis ar šādu mašīnu, bet man viņa tiešām interesētu. Tāds dīvans. Tas ir tāds dīvans, jēziņ. Bet kas interesanti, viņš izstāsta, ka viņš ir aizmugures piedziņas, bet nē. Viņš ir priekšpiedziņas. Jā? Labi, es ar viņu netaisot driftēt. Donuts netaisīšu, jā. Jo pasties, kā dzinējs ielikts, te viss tā kā parādās, kāpēc. Bet man, es pieņemu, ka tā gaita varētu būt ļoti komfija un melnie griezti, skaņa un viss tur, melnie griezti un tomēr ir tas vecais vibes tur ir tajā visā. Ir kaut kāda koka apdara, tur kaut kas tur tāds. Es godīgi teikšu, noteikti no tāda autoentuziasta viedokļa tas auto tur noteikti nav baigi tur baudāms vai kas, bet man viņš vizuāli vienmēr ir paticis. Kaut kāda viņš tās līnijas un kaut kā man viņš, es saku, vizuāli vienmēr ir licies savā veidā stilīgs. Šis varbūt ir neraksturīgi izvēle man kaut kādā ziņā, ja mēs domājam par tādu jautru, varbūt vasaras auto kā MX-5 vai kaut ko tādu, bet es domāju, hei, varbūt kaut ko pamainam. Jo es pieņemu, ka tev būs kaut kas runājot par MX-5, ja? Es esmu izvēlējies MX-5 kā vienu no 2 versijām. Es zināju, ka man nevajag ņemt neko tādu, ja tev būs. Es izvēlējos, jā, tāpēc arī es teikšu godīgi, es arī gribēju izbraukt ar MX-5, lai saprastu, vai var ieteikt vai nevar ieteikt. Jā, noteikti var. Šis ir paudze vēl jaunāks par to, ko es braucu. Var iekļauties līdz 7, 6,5, bišķiņi nokaulēsim, plus atvešana. Tad, kā vienmēr BRC, mums var šīs mašīnas atvest no Eiropas. Nav tā, ka tur pašam jāzvan, jāmēģina vāciski ar viņiem runāt un kaut ko. Tu vēl varētu, man tā grūtā būt. Es vēl varētu, bet citā patās nav viegli. Es kaut kādas mašīnas šobrīd meklēju. Tur Uģis Vītols. Lai zvana ar savu veco podziņu telefonu, jā. Starp citu, ja kāds skatās šo epizodu, nav redzējis iepriekšējo epizodu, tur bija ar Uģi Vītolu, noteikti iesakām noskatīties. Mazda MX-5 1.8, šis nav divlitrīgais, kas, protams, bišķiņi pamaina varbūt to braukšanas baudu. Šim 126 zirgi, divlitrīgiem ir 160, kas tomēr ir foršāk. Bet šī ir īpašā speciālā Niseko versija. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Tātad mēs tiksim līdz salonam. Brūnais jumts. Un, kur mums salona bilde, brūns salons, ļoti tāds gaumīgs kafijas, teiksim tā. To tas arī nozīmē, man liekas, kaut bišķi citādāk. Vienkārši brūna krāsa. Brūna krāsa, jā. Un kaut kāda vēl varbūt sīkuma tur vizuāli, bet jā, es teiktu, ka ļoti... Cik noripojas ir šitais? Tūlīt uzmetīsim aci 210. Diezgan daudz priekš kabrioleta. Bet tas nozīmē, ka cilvēkiem ir paticis braukt ar viņu. Tā kā 6,5. Es teiktu, ka diezgan forši varianti. Man liekas, ka lukturs tur prasītos bišķi uzpulēt, bet visādi citādi. To var savest kārtībā. To var savest kārtībā, jā. 3 īpašnieki bijuši tajā mašīnai. Un viss ok. Pagaidām mums ir tāda klasiska izvēle. Man tikko ienāca prātā, es bišķīt uztaisīju ātri apspriedi sevi. Man atkal pierakstīja mazliet. Tā ir grūtāk apspriedi. Man bija pierakstīts, tagad es nonācu pie secinājuma, ka Saab 900 varētu būt riktīgi interesanti. Jā, tāds Youngtimerīts. Jā, tas varētu būt inčīgi. Tas vecais, tāds kantainais 80. gadu, jā? Tas šitais. Jā. Šitais. Jā, pa kādiem cipariem, nezinu. Es domāju, ka viņu... Līdz 7K, es domāju, varētu atrast. Gan jau, ka var atrast kaut ko. Es tādu labu stāvoklī. Iespējams, ka varbūt negluži tur turbo, ja? Bet kaut kādu parastāku potenciālu. Un tad otrs variants man kā BMW fanam, kāda varbūt Z3, bet iepriekšējo paudzi, kas ir pirmais, Z3, jā. Tos var atrast arī. Līdz 7K jau var, ir kaut kur parādās, jā. Tad tas varētu būt arī tāds vasaras auto diezgan fun. Jā, ok. Jā, es domāju, ka jā, kaut kas līdzīgs šim. Tikai BMW izpildījumā. Bet man ir vēl viena mašīna, kas man... Un tas bija, starp citu, ko tu tagad rādīsi, bija viens no maniem arī tikko sarakstā auto, par ko varētu aizdomāties.
Opel kalibra. Vecā labā kalibra. Tāpēc, ka šobrīd tās 90. gadu mašīnas, manuprāt, sāk nākt atkal modē, jo mēs ar viņām, teiksim tā, uzaugām. Un tobrīd mums viņas varbūt nelikās tik stilīgas, vai ne, tolaik dragreiz laikos viņas bija super stilīgas. Nu, visas tās kalibras un tuninga laikos 2000. Vidū un tam līdzīgi. Un šī ir turbo pilnpiedziņas kalibra, kas ir pati krutākā un labākā versija, kas viņai nāca. 8000 eiro, labi, es tā kā tom, tu bišķiņi virs budžeta. Bet šeit cilvēks viņu ir savedis jau, jo bieži vien tur atrast arī lētākas, bet tādas, kur tev jāiegrūž mega daudz naudas. Šeit cilvēks jau ir savedis viņu kārtībā, kaut ko tur pretrūs jau izdarījis, un viņš novedis viņu līdz apskatēji, kas jau daudz ir Vācijā. Sasniegums. Tā kā klasiskā tādā pelēkā krāsā, kaut kāda diska tur vēl nāk, kaut kas redzēt ir metināts un darīts. Skaidrs, ka viņš varbūt kaut kādu vēl naudiņu prasīs, bet kurš hobija auto, ja vien tas nav MX5, neprasīs kaut kādu. Cik viņiem zirgspēki ir? 200 rastīti. 204 standartā, bet es atceros, ka tur viņas griez arī augstāk un tā. Ja negribās tik lielu finansiālu bedri, tad, protams, arī var dabūt kaut kādu ar 4-cilindru dzinēju, tur 2-litrīgo 150 zirgiem vai 2,5 V6 var dabūt. Tā kā ir opcijas. Sarkana vēl būtu. Bet sarkana, bet grūtākais. Vai tumšs zilu? Tumšs zilu, man liekas, tā bija tāda kalibra klasika. Vismaz no tās puses, no kuras es nācu. No kuras puses tu nāci? No Koknes. Es nācu no Koknes. Okay. Mums bija sveiciens Gunāram. Bija kalibra, Kalibra īpašnieks, Viņa bija kalibra, Okay. Tā kā kalibra, man liekas, jau atkal sāk nākt modē. Vienbrīd droši vien mums viņas likās, sūds, tur maksā 500 latus un neviens viņu negrib. Tā bija vienbrīd, Bet tas moments sen ir zudis. Saka, tas ir kalibra tā kā bitcoins, agrāk par lēto, un tad viņi tikai pieaug. Tagad tikai cenas augšā. Jo es domāju, ka daudz vēl to nav apzinājušies un domā, varētu kalibru nopirkt par 2000 eiro. Nē, tāds vairs nav, Diemžēl vairs nav. Tas pats noteikti kaut kāda Volkswagen Corrado un tam līdzīgām automašīnām varētu būt. Kā ar Ford Scorpion? To vispār, grūti teikt. Tas nāks atpakaļ, kā jums šķiet. Vēl, ja mēs uz kalibru skatāmies, kas ir bijis jau jaunāks auto, Scorpion bija vecāk tomēr, vai ne? Bet, tas ir liels auto. Es domāju, ka Youngtimeros skaidrs, ka tas varētu būt interesanti tādu redzēt. Man liekas, cenas nekāp, Ford probē nekāp cenas. Jā, bija arī tāds, pareizi. Man liekas, ka tas gan kaut kā nav iegūst tik lielu, jo Opel, tāpat kā Manta ir leģenda, arī kalibra, es domāju, kļūst par leģendu. Tas bija pēdējā tāda kupeja. Man komentāros bija diskusija par sportiskiem Opeļiem, ka bija taču vēl Roadsteri. Kupejas vairs nebija, šī bija noslēdzošajā kalibra. Un ņemot vērā, ka Opels arī kaut kad man ir aizdoma potenciāli vienkārši pazudīs no apvāršņa kā ražotājs. Objektīvi iemesli dēļ. Sekojiet, šim manam teicienam tā būs. Tāpēc, ka tajā PSA grupā, jeb Stellantis, ir tik daudz ražotāju, ka iespējams Opelim kaut kādā brīdī vairs nebūs biznesa case. Tā kā jūs šeit to dzirdējāt pirmie, ka Opels varbūt pēc 20 gadiem vairs nepastāvēs. Nostradamus Sartavus. Paredz. Tā kā tas mums ir par šiem. Tālāk par tirgus izaicinājumu. Tā kā jums ir versijas Cadillacs, Opelis Calibra, kas mums vēl bija MX5 un Saab 900. Es domāju, labas versijas, BMW Z3. Tā kā skatieties, kas jums budžetiņā un sirsniņā iekrīt. Un, ja kādam ir izaicinājums, tad droši rakstiet komentārā. Jā, mums kaut kā pēdējā laikā komentāros raksta visādas lietas. Mums ir daudz komentāru, bet mums neraksta tirgus izaicinājums. Tā kā lūdzu, skatītāji, sūtiet mums, mēs palīdzēsim. Mēs tiešām palīdzēsim un izmantosim viņus. Bet mums ir laiks pāriet uz BRC nedēļas auto, kas mums jau visu laiku smuki stāv oranžai aiz muguras, un tas ir BMW Z4, otrās paaudzes. Un kas man šajā mašīnā ļoti patīk, un Tomam arī ļoti patīk, ka viņam ir ļoti mazs nobraukums. Es biju pārsteigts. Kaut kādi cik bija 30 rastīti, tūlīt tās apstīsimies. 33,000, principā 34,000 km nobraukums viņam. Divlitrīgais turbo dzinējs saucās S-Drive 28i, cik viņam tur zirdziņi 245. Un svar? Un svar necik? 1,5 tonu. No, jā. Man likās, ka viņam jāsvar vairāk, bet viņš patiesībā tiešām svar tikai 1,5 tonu. Mūsdienīgā 8HP jau pārnesuma kārba, kas visiem ir, visi tur slavē viņu un tam līdzīgi. Tā kā ikdienā arī ļoti forši noteikti. Es tikko ar viņu te piebraucu, parking sensoru kameras, viss viņam tur ir. Krāsa īstā. Krāsa ir superīga. Man liekas, ka Valencija Orange šī varēja būt tas nosaukums. Agrāk viss tur krāsa BMW zināja. M-pakā viņš ir
viņš ir pie tam kaut kāds, man liekas, bišķiņa special editions, jo viņam salonā bija tur oranži kaut kādi ielaidumi arī un viss. Salons ir ļoti pieskaņots. Tā kā, man liekas, bišķiņa nepelnīt aizmirst šis otrās paudzes Z4. Neviens par viņu baigi nerunā, neviens neizrāda interesi baigi viņu pirkt, bet es teiktu, ka foršs automobīls nepamanīt nepaliksiet noteikti. Arī Audi viņam ir pietiekama, Jā, 245. Nekāds monstrs varbūt tas nav, bet ļoti Nē, viņš arī, tagad uz vietas pagāzēja, dzird tur turbīnu, tur ir kaut kas tajā mašīnā. Skaidrs, ka entuziasti noteikti teiks, ka jāpērk 3-litrīgais turbo, tam tur ir 340 zirgi, var dabūt arī ar 7 pakāpju 2-sajūgu ātrumkāru. Bet tas arī citādi maksās ar šādu nobraukumu arī. Tu vari šādu cenu viņu dabūt, bet ne ar 30,000 nobraukumu. Jā. Tas, ko Uģis Vītols teica pagājušajā nedēļā, ka jo vienkāršāk un plikāk mašīna, jo labāk tu viņu dabūsi. Bet šī nav plika, šī nav plika, bet šī ir, teiksim, ar 2-litrīgo. Tā kā es domāju, lieliski versija 25,000 eiro vasarai gatavs un var braukt arī ar viņu ziemā, viņam hardtop jumts ir un tur viss ļoti ātri saliekās, atverās. Šeit būtu principā viss, kas man būtu nepieciešams ikdienā. Tā kā varbūt Toms brauks mājās šovakar ar šo auto. Apsveicam! Paldies, Magnus! Pārdots! Matīs būs priecīgs. Jā, tu tā galā Magnus bija izsoļmeistars, atceries? Tu arī pārdēji dažādas lietas, dot 5. To, jā. Varam kaut ko izdarīt. Kā tev vārds bija? Tas bija izsoļa Aivars. Tas Džeks man ļoti līdzīgs. Es atceru, jā, pareizi. Vienkārši atgādini man. Taisnība. Tā kā tas mums par nedēļas auto. Un, starp citu, viņam arī bija sacīkšu versija Z4 GT3, kas arī ļoti interesanti, jo, kāpēc, bet tolaik BMW nebija vēl sastāsts, arī pēc tam viņi uztaisīja M6 GT3. Ļoti pareizi, ka uztaisīja sacīkšu versiju, man šķiet. Iedomājies, tu esi cilvēks, kuram tā iepatīks Z4. Ka tā ir visa pasaule. Tas ir labākais auto pasaulē, un es gribu, un pēkšņi tev BMW pasaka, bet draugs, mēs varam dabūt arī sacīkšu versiju šai mašīnai. Un tam cilvēkam, man šķiet, tas bija tāds mērķēts tieši tēmēts kaut kādai noteiktai jau grupai, noteiktiem individiem, kas varētu braucēji pa lielam, jau arī viņiem beigās daudz brauc. Un, man liekas, kaut kāds pat gongs viņi ir uzvarējuši ar to Z4 GT3. Mēs bildi jums parādīsim, kāds viņš izstās. Un tas mums arī viss ar par nedēļas auto, un mums vēl noslēgumā, kā ierasts, ir pasākuma ceļvedis. Aiziet, kas tad gaidāms? Uz kuriem Magnus jābrauc? Uz kuriem Magnus jābrauc, tātad. Lūdzu, tā. Vienā no iepriekšējām epizodēm mēs pieminējām Baltika Vagfest, kur visi stilīgie Volkswagen grupas auto satiekās. Arī labs pasākums, bet mums pēc tam uzrakstīja, ka ir arī ļoti foršs autofestivāls, kas saucās Low Happens, kur, teiksim, tādām sēdinātām, smukām, sapucētām mašīnām cilvēki tiekās. Un tā kustība, es te paskatījos, sākās pirms 10 gadiem, tieši precīzi 2016. gadā. Pirms 3 gadiem, 2023. gadā, viņam bija pirmais tas festivāls, ko viņi uzrīkoja. Un tagad šo pāris gadu laikā viņš izaudzis jau līdz pat veselam 3-dieniekam, tā teikt. Principā pozitīvs. Principā jau pozitīvs vietā, jā, pozitīvs vietā. 14. līdz 16. augusts, viņiem pat ir headliners Ozols. Aiziet, tur viss ir tā kā vajag. Magnus headliners Ozols, tas ir bišķi jaudīgi. Ozols ir ļoti krūta lieta. Tas ir festivāls. Tur viss tā kā vajag, tur būs viss tā kā vajag. Viņš iedos tādus uguņus, tur ja to bišķi nosēdinās X5, tu arī var aizlaist. Laipni aizlaist. Es negribu, ka viņš man nosēžās. Man šitā vienreiz servisā bija. Es aizbraucu kaut ko mainīt vienā no tām reizēm un nomainu. Tur laikam adatīvie tie amortizatori. Un viss forši, viss labi. Viņš stāv uz pacēlē, viņu nolaiž lejā. Un mehāniķis saka, klausies. Es esmu atbraucis savāk mašīnu, viņš saka, tu neticēsi. Viņš ir un pēkšņi pakaļ aiziet lejā. Dabiskais nosēdums. Jā, un viņš atrod, un tur tāda maza tāda caurulīte, kurā ir mazītiņš caurumiņš, pēkšņi ne no kurienes, bet ļoti labi, ka tas man bija servisā pie vienām sāpēm, uzreiz viss sataisīja, un viss bija kārtībā. Bet jā, es negribu sēdināt. Šoreiz nē. Tur daudzas un dažādas aktivitātes ir gan bērniem, gan skatītājiem, gan arī pašām automašīnām. Visas notiek atpūtas komplekss Lācītes Gulbenes novadā, tā kā ir forši. Var aizbraukt uz turieni, var patusēt tur un braukt pēc tam mierīgi. Palikt. Arī var. Un tur arī, man liekas, ka var braukt arī tad, ja tev nav tāda tačka. Jā, tu braukt skatīties. Jā, es domāju, tas arī domāts arī priekš skatīšanās. Tā ir normāla balva vienkārši. Jā, auto entuziastiem. Tā kā mēs Tom jau apspriedām, ka varētu aizlaist. Man tur, man liekas, pat vidu kaut kur vienā no tiem datumiem kaut kāds pasākums ir. Bet mēģināsim. Vasara būs karsta ar to. Vasara būs ļoti pilna ar notikumiem. Un starp citu runāt par vasaru,
Mēs pirms sākām rakstīt raidījumu, mēs ar Magnusu jau runājām, ka maija sākumā mums ir Rīgā Biķerniekos autošosejas lielais festivāls Rīgas Summerrace 2026. Un, tur būs arī vairāk kā 100 dalībnieki, 3 dienas. Galvenā diena, man liekas, ka sestdiena, kas sanāk 2. maijs? Man liekas, 2. maijs, jā. 2. maijs un arī visādas aktivitātes tāpatās būs bērniem, pieaugušiem, visiem pārējiem. Tā kā var droši iegūglēt Rīgas Summerrace. Magnus, ķeksē kalendārī. Es skatīšos, ja es būšu Rīgā, es noteikti mēģināšu tikt līdz Biķerniekiem. Man patīk. Tur būs visādi Lambo, Porsche. Man interesē šis viss pasākums. Visi vienmēr jautri. Tā kā tas arī pasākums, kur varam ieķeksēt kalendāros un gatavoties foršai vasarai. Tā kā paldies, Magnus, kā tāds. Man liekas, ka bija diezgan jautri un jāstri. Man prieks, ka uzaicinājāt. Par mašīnām vienmēr forši papļāpāt. Bieži jau varbūt pat nesanāk. Tu zini, jā un nē, laikam. Jā un nē. Ja ir kompānija, kurā ir jārunā par autiņiem, un tur kā jau ar džaļiem vai džekiem sanāk satikties un patrakšķēt par tādām lietām. Ir forši, bet ir forši arī ar īstiem profesionāļiem par to aprunāties. Un jūs vīri tā tik tiešām esat apurnos. Bija ļoti interesanti un mums visiem, nezinu, tur tās pāris simts pakām tās mašīnas. Jā, vēl tās. Jā. Kādu dienu. Tieši tā, laiks rādīs, iesim pakaļ tam visam. Bet jā, paldies, ka bija iespēja paviesoties pie jums šeit. Super, paldies, Magnus, paldies, Tom, paldies, Artūr, paldies, skatītāji. Tiekamies jau pēc nedēļas.